patika šis klips? Bija ļoti interesanti skatīties video klipu, jo Lienu pazīst jau no 15, 16 gadu vecuma. Prieks redzēja, ka cilvēks strādā, attīstās un top reāls muzikāls pamats. Klipā ir daudz seksa un atklātas ainas, kuras varbūt dažbrīd likās tīri no dramaturģijas tā varbūt ne līdz galam vietā, bet man patika vide, kurā tas viss notika, dzīvoklis, flīzes, tāds detaļas. Bet kāpēc tu iznīcina mūsu dvēselēs? Kā tu jūties pēc savu klipu prezentācijas? Saviļota, vēl ar vienu viegli satraukta, kājas ar vienu limst un sirds gavilē. Vispār esmu bezgalīgi laimīga un paldies visiem šiem ļaudīm par visu šo brīnišķīgo darbu, ko viņi ir paveikuši. Visur tiek minēts, ka es tomēr esmu tā kā dziedātāja un radiobalss, tad bija laiks nevis tikai runāt, bet arī parādīt tos darbus, jo ne jau visi ir bijuši, teiksim, uz kaut kādiem dzīvajiem koncertiem, kur tiek uzspēlēts un tā. Tā kā tagad katram būs iespēja novērtēt, ir vai nav iekšā. Vai tu varbūt iedvesmojies no kādiem ārzemju mūziķiem, kas ir ārzemju klipiem un tā? Patiesībā es esmu liela džēza cienītāja, bet arī soul mūzikas. Ar to soul mūziku, teiksim, un R&B Latvijā un tā, tur ir tā visnotaļ slideni, bet man ļoti patīk Josh Stone, kā arī tāpat Alicia Keys un Erika Badu. Ir ļoti daudz neskaidām brīnišķīgi mākslinieki, bet man nav nekā tāda konkrēta. Tur katrā, man liekas, personā katrā māksliniekā var atrast, teiksim, vismaz vienu, divus skandarbus, kas liks tevēji, sirdī dziedāt un liks pasmaidīt. Kāda ir šī galvenā doma, ko tu vēlējies pavēstīt savai auditorijai? Es patiesībā domāju, ka vajag klausīties dziesmām, vajag klausīties vārdos, un mēs esam ļoti veiksmīgi, man liekas, uzbūruši šo ainu par mīlestības stāstu, un tur viss ir nolasāms acīs un glāstos un skūpstos. Ja cilvēks ieklausīsies, ieskatīsies, tad viņš visu sapratīs. Kāpēc?